Visi sveicināti raidījumā Melns uz balta. Vēl viena diena, vēl viens jauns Melns uz balta ir klāt. Un mēs, protams, turpinām šķetināt dezinformācijas piemērus, mācīties paši un sniegt jums arī iespēju kļūt zinošākiem mūsdienu dezinformācijas piepildītajā pasaulē. Vai tā tāda ir? Varbūt tā, kā mēs domājam, bet, Rihard, par ko runā Melns uz balta? Melns uz balta ir valsts kancelejas Stratkom komandas ilgtermiņa komunikācijas projekts, kurā mēs tiekamies tostarp katru nedēļu podkāstā, jeb raidierakstā, lai runātu gan par šie aktuālās nedēļas dezinformāciju un aktualitātēm informatīvajā telpā, atspēkot šos gadījumus, gan arī, lai runātos ar viesi, kurš pie mums katru reizi ieradīsies, un raidījums būs veltīts attiecīgi vienai vai otrai tematikai, kas saistās ar dezinformāciju, šajā gadījumā veselības tēmai. Un, ja mēs runājam par veselības tēmu, tad mēs visticamāk nevaram iztikt bez ārstas Danas Visarovas. Sveika! Sveiki! Tad, kad mēs sākām domāt par šo raidījumu, tad Rihards arī pie manis ieradās un teica, ka mēs nevaram teikt vienkārši ārste. Nē, mēs nevaram teikt vienkārši ārste. Tādēļ mums ir arī pieteikums. Dana Visarova ir bērnu ārste, Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas infekciju kontroles dienesta vadītāja un docētā Rīgas Traģu universitātes pediatrijas katedrā. Un viņa ir bijusi aktīva saturu veidotāja jau sākoties Covid-19 pandēmijai, atspēkojot to tās laikā izplatītos mītus un ieņemot aktīvu pozīciju Ukrainas aizstāvībai pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Un statistika Danai ir vairāk nekā 8700 sekotāji Instagram. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka esi radusi iespēju ierasties šeit, ka mēs varam pieteikt šo vizīti, lai parunātu par ar veselību saistīto dezinformāciju. Un, tas, ar ko mēs varētu sākt, un Rihards ceru, man piekrīt, ir tas, ka mainās temati. Mēs sākām ar Covid pandēmiju, sākās tas ar dažādiem viedokļiem par to, ka pandēmijas nav, pandēmija neeksistē, un šīs cilvēku grupas maina šīs tematus, bet viņu viedoklis stingrs pret. Un dezinformācijas izplatīšana nemainās. Kā tu to komentētu? Es teiktu pēc būtības tā, ka, jā, ka tie cilvēki, kuriem laikam ir tendence ticēt kaut kādām sazvērstības teorijām un arī varbūt jauši vai nejauši izplatīt to dezinformāciju, viņi arī lec iekšā tajos trendos, kas tajā momentā ir trendīgs. Un tad tas bija Covid, tad bija kaut kāda varbūt Krievijas propaganda, apzināti vai neapzināti. Un patiesību sakot, tēmai, tai dezinformācijas, tai tēmai nav nozīmes. Tur jau visi tie paterni, jeb tās iezīmes ir ļoti, ļoti līdzīgas, kā cilvēki uzķerās uz dezinformāciju, kā viņi turpina viņu izplatīt, un medicīna tādā ziņā, diemžēl, nav izņēmums. Kāpēc tāprāt viņi to dara? Kādas ir šo dezinformātoru ambīcijas? Vai tas ir tikai, es dabūju 1000 laikus pie sava nepatiesā ieraksta, vai viņiem patīk tas, ka viņi var pēc tam domāt par karjeru politikā? Kur slēpjas šīs saknes? Es labprāt gribētu zināt, patiesībā, no kurienes ir tā vēlme, kur tā rodas. Un es atceros arī vienā no pasākumiem, kas arī bija saistīts ar dezinformāciju, kuras piedalījās Berlīnē, bija arī tāds jautājums, ja tev būtu iespēja iekāpt cita cilvēka ādā, kur ādā tu gribētu iekāpt. Un man pirmā atbilde bija cilvēks, kurš tic sazvērstības teorijām, jo man ir grūti no savas perspektīvas saprast, kāpēc ir tā vēlme izplatīt dezinformāciju. Bet redz, kā ir. Cilvēkiem patīk uzmanība, nenoliedzami. Un, ko mēs arī tagad redzam sociālajos tīklos, ka tāda skaista, patiesa informācija, kas nav pārsātināta ar kaut kādu ažiotāžu, ar kaut kādu provokāciju, viņa neizplatās šajā vidē. Un ir skaidrs, ka ir cilvēki, kuri izplata dezinformāciju, varbūt apzināti vai neapzināti, mēģina iegūt savu to dopamīnu caur kaut kādiem pat 1000 laikiem. Varbūt, ka viņi vēlas arī kaut kādu varu par cilvēku rīcībām un domāšanu. Viņi sajūt kaut kādu, es pat nosaucu to par varu, ka viņi spēja ietekmēt citu cilvēku domas, spēja tās vadīt un, pieņemsim, es tā kā negribu varbūt izklausīties iedomīgi, bet, lai nonāktu, pieņemsim, ārsta amatā, tev ir jāiegulda ļoti daudz laika un arī ļoti daudz zināšanu. Varbūt kāds nevēlas iet to garāko ceļu, bet vēlas vienkārši ar provokācijām arī dabūt savu to uzmanību un kā jau es minēju, arī to varu un ietekmēt cilvēku prātus. Bet tur ir daudz. Es domāju, ka arī politikas jautājums ir ļoti labs tas punkts, ko tu arī pieminēji, jo ir cilvēki, bet mēs cenšamies nedot viņiem idejas katrā ziņā. bet es domāju, ka viņi paši labi zina, kāds ir tas viņa mērķis, bet arī man te ir jāsaka uzreiz, ka ir noteikti daļa cilvēku, kuri svēti tic tam, ko viņi izplata. Nav tā, ka visiem ir kaut kāda doma, es gribētu kādam kaitēt, vai es gribētu nokļūt politikā. Ir cilvēki, kuri arī svēti tic tam, ka viņi dara labāko sev, un viņi arī izplata ļoti kvalitatīvu informāciju.
Es domāju, dezinformācijas jau tāda definīcija, un labi, mēs negribam iet akadēmiskās definīcijās, bet dezinformācija principā tā ir apzināta maldināšana, lai gūtu kaut kādu labumu. Tas labums ir vai nu politisks, vai ekonomisks, finansiāls, sev kaut kāds, varbūt tās kaut kāds trešā valstī iejaukties, arī kaut kādu strateģisku labumu gūt, respektīvi gūt labumu un darīt to apzināti. Tie ir tie divi elementi, un veselības jomā mēs esam redzējuši, ka arī valsts to dara. Valsts to dara, tostarp tāpat Krievija, lai, piemēram, promotētu savas vakcīnas tobrīd izstrādātās un vienlaikus noliedzot rietumos izstrādātās vakcīnas. Beigās gan sanāk dabonot atpakaļ to visu, jo ar to vakcīnu skepticismu pret it kā rietumu vakcīnām viņi dabon arī bumeranga efektu atpakaļ, arī savu cilvēku nevienmēr skrien pēc tam vakcinēties. Bet to var arī tā izmantot. Otrs ir jau Danas pieminētais piemērs ar politiskām ambīcijām, daudz arī vietējiem aktīvistiem, kurus mēs iespējams piemērus pieskarsimies vēlāk raidījumā. Viņiem ir kaut kādas nerealizētas politiskās ambīcijas pašiem karjerā bijušas. Viņi cenšas viens vairot, varbūt tas dopamīnu caur laikiem, bet iespējams arī vākt cilvēkus, kas ir līdzīgi kā viņi vīlušies kaut kādā vienā vai otrā jautājumā valstī. Un vairot uz tā kaut kādu politisko kapitālu. Vairot šos sekotājus, vairot šos laikus katru reizi pa tēmām uz priekšu un iespējams kaut kādā brīdī pārvērst tos iegūto kapitālu reālā iespējams balsīs. Vai tās būtu vēlēšanas, vai tas būtu kaut kāda cita Bet vai akcija. viņi sekotāji iet uz vēlēšanām? Tas ir labs jautājums. Vismaz Latvijā tie skaļi ir tādi, mēs cenšamies aiziet, bet nevienmēr mēs visi aiziet. Un vai arī viņi reāli arī kaut ko pabeigtu par to, ko viņi arī tur runā, ka viņi teikt, ka viņi izdarītu. Jo man liekas, ka tur ir vairāk tā kā braukšana ar muti un vairāk tāds ažiotāžas radīšana, nekā es nedomāju, ka liela daļa cilvēku nonākot varbūt. Es nezinu, vai viņi grib nonākt tiešām tajos krēslos. Man liekas, ka tur ir tāds dumpinieciskums arī tajā visā. Un vienkārši man nepatīk, un tad es tagad izplatīšu to informāciju. Jo viens cilvēks arī, kā mēs esam redzējuši, viens cilvēks krēslā nevar izmainīt politiku. Jo, es piekrītu, viens nevar, bet mēs redzam arī iepriekšējos Saeimas vēlēšanu rezultātus, kas ir ļoti daudz partijas savāca, krietni, teiksim, arī virs 1% pāri, bet neiegūstot 5% balss. Un, teiksim, ļoti pirmo reizi mums ir tā, ka teju trešdaļa, nedaudz mazāk kā 30% cilvēku nobalsoja, kas aizgāja uz vēlēšanām, savukārt nobalsoja par partijām politiskajām, kas nepārvarēja 5% barjeru. Tā teikt, tā vilšanās, teiksim, tas efekts paliek. Cilvēki sabalso, tās balsis sadalās fragmentārāk starp daudzām mazām, iespējams arī marginālām partijām, kas, protams, ilgtermiņā, protams, veicina to neapmierinātība ar valsti. Ja jau manu spēku, par ko mēs tik ļoti vēlējos neievēl, tad tam ir ietekme arī uz politisko procesu kopumā valstī noteikti. Un tu jau iepriekš pieminēji to, ka mums ir dažādas personības, kas kļuvušas ļoti atpazīstamas sociālo tīklu vietnēs, reizēm misinformācija, reizēm dezinformācija, un tad pēc tam šo radīto, publicēto informāciju, dezinformāciju un tā tālāk izmanto arī Krievijas propaganda. Tādēļ es vēlētos, lai mūs iepazīstina ar mūsu pirmo šī raidījuma varoni. Jā, pirmā mūsu raidījuma varone Olga Petkeviča, protams, īpaši pazīstama pēdējā laikā, izmanto aktīvi imigrācijas likuma grozījumus Latvijā, lai pasniegtu savos TikTok kanālos, arī citos sociālos medijos, principā dublētu šo Kremļa populāro naratīvu par rusofobiju, sliktu apiešanos ar krievulodīgiem Latvijā un principā, tādu sliktu cilvēktiesību stāvokli. Tie varētu būt tādi 3 galvenie naratīvi. Bet tie cilvēki, kas līdzīgi kā mēs ir sekojuši Olgas aktivitātēm ilgākā termiņā, zina, ka Olga bija ļoti aktīva jau Covid laikā. Principā savu komentētājas karjeru sociālajos medijos ieguva jau kādu laiku atpakaļ, tā ka skatāmies varbūt tās īsu video arī. Un tad es jau gribēšu dzirdēt, ko Dana par to teiks. Piedod. Jā, tie pētījumi, ko es esmu lasījusi un ar kuriem es esmu iepazinusies, pierāda to, ka tas nav veselīgi. Bērnu psihologi arī Saeimas komisijā līdz ar mani uzstājās un teica skaidri un gaiši, ka tas nav vēlams un tas apgrūtina mācībās, īpaši sākuma skolā. Un, neviens taču nedzird. Es pilnīgi piekrītu Stepaņenko kundzei. Jūs runājat, jūs kaut kā savādi
to nostādat jautājumu, kāpēc vispār ir jābūt kaut kādai alternatīvai maskām. Vislabākā alternatīva maskām ir veselīgs bērns. Imunitātes stiprināšana svaigā gaisā. Viss. Nav te nekādas labākas alternatīvas, par ko mēs vispār runājam, cilvēki. Kā mēs redzējām arī video, tad Olga ieguva savu atpazīstamību jau 2020. gada nogalē, kad mums valstī un tāpatās kā daudz vietā Eiropā vēl plosījās Covid, tobrīd aktīvi iestājoties par to, ka maskas valkāt nevajag, jo īpaši bērniem skolās. Un vācot tos starp parakstus portālā Mana balss LV. Pārējām uz mūsdienām, fast forward uz šī gada vasaru, pa šo laiku, kopš Covida, Olga ir sapratusi, ka TikTok algoritmi strādā labi, un tur var savākt pat ne simtiem vai tūkstošiem, bet pat miljoniem skatījumu. Tā teikt, viens viņas video ir pat savācis 3,1 miljonu skatījumu, kurā redzams slima krievu pensionāri, kur nes uz nestuvēm kārtot valsts valodas eksāmeni, lai viņi turpmāk varētu palikt uz dzīvu Latvijā. It kā jau mēs varētu spekulēt par to, kas Olgas motivācija bijusi radot šo visu, bet būtiskākais ir, ka Kremļa propagandiski izmanto šo audiovizuālo materiālu. Tas tiek tulkots ne tikai no latviešu valodas un krievu valodas uz angļu valodu, tālāk pēc tam arī no angļu valodas uz citām valodām ir iespēja to darīt. Un tad tas aiziet citās platformās, no TikToka pārlec uz Twitteri, uz Telegramu, un tur savāc miljoniem skatījumu. Piemēram, viens konkrēts būtu X, jeb Twitter platformas lietotāja ieraksts, kuram arī ir 1,8 miljonu skatījumu un vairāk nekā 700 komentāri par to, cik Latvijā viss ir slikti. Tā ka gribot vai negribot, Olga kļūst par tādu noderīgo informatoru Kremļa propagandistu rokās, lai stāstītu, cik valstī pie mums šeit viss ir ļauni, kas, protams, nebūtu tā ir. Nebūtu tā nav, jā. Un, Dānam, piedod, ka mēs tā liekam atgriezties 2020. gadā. Es nezinu, kā es to piedošu. Un 2021. gadā. Vai kāds komentēs šos izteikumus jau, skatoties arī ar mūsdienu aci? Par visām šīm maskām. Par maskām un jā, par šīm lietām. afērām. Un tagad atkal ir sākušies šie teksti par to, ka atkal sāks. Es varbūt abstrahēšos tieši no jautājuma par maskām. Es vairāk varbūt parunāšu par to kopējo to narratīvu kā tādu. Un, ir skaidrs, ka šie cilvēki kopumā veiksmīgi izmanto rīku, kas ir spiest uz bailēm. Mēģināt iebiedēt cilvēkus. Kas gan ir svarīgāks, ir īpaši vecākiem, kā ne paši bērni. Un tad nāk šāds cilvēks, kurš tur saka, ka es lasīju pētījumus, un tur viss ir slikti, un skolas psihologi piekrīt, un galvenais ir vesels bērns. Un, ja tā kārtīgi ieklausās tajā, ko viņi saka, viņi mēģina apelēt uz to, ka kas ir vislabākais tavam bērnam, parāda, ka tu esi labs vecāks izvēloties to, kas ir svarīgi, kas ir patiesību sakot ļoti laba poga, uz kuru spiest attiecībā uz vecākiem. Jo ik viens vecāks, vai viņš to atzīs vai to nē, viņš grib būt labākais vecāks savam bērnam. Un nekomentējot varbūt arī atkal to masku situāciju, bet tur ir ļoti daudz neprecizitātes attiecībā uz par to, cik maskas ir kaitīgas un ka viņas tur traucēja tīpaši sākuma skolā bērniem. Jā, daļai tur ir sava patiesība, un tas ir kas nākamais, ko izmanto arī ļoti daudz dezinformācija attiecībā uz veselību, ka kaut kāda maziņa daļiņa ir taisnība, ka, protams, būtu labi, ja tīpaši sākuma skolā bērni redzētu, kā pieņemsim skolotājiem kustas tā mute, kā skan tā valoda, arī to mīmiku iemācītos, bet situācijā, kur pa pasauli plosās vīrus, kur mums kā mediķiem nav skaidrs, cik viņš ir bīstams bērniem, ar kādām sekām tas būs, kur mēs joprojām novērojam, ka bērniem arī pēc Covid pārslimošanas ir pārāk nopietnas sekas, stāstīt to, ka izejam svaigā gaisā, norūdamies un veidojam imunitāti, tas ir pilnīgs absurds. Un savā ziņā arī kaitniecība. Tu minēji pētījumus, man uzreiz ienāca prātā, vienmēr, kad tu kādam, kurš izplatīja informāciju, par kuru ir tās 50-50, vienmēr, kad šādam cilvēkam pajautā, kur viņš to ir lasījis. Viņš iedod šo pētījumu. Jā. Tas vispār var saprast, ka tas ir normāls pētījums, jo viņi vienmēr teiks, kur ir žurnāls, kur ir izdevums, un tu arī meklē. Britu zinātnieki. Britu zinātnieki. Jā, labi, tas Britu zinātnieki šobrīd ir kā lamu vārds. Bet tā tam arī, tas tā nevajadzētu būt, bet tas, kas ir šobrīd slikti mūsu sabiedrībā, un es domāju, ka pasaules sabiedrībā ir šis pētījumu fetišs kaut kāds nenormāls, kur cilvēkiem liekas, ka jau vairāk viņi atsaucas saliks, jo tātad ticamāks ir tas, ko viņi saka, kas tā nav, tāpēc, ka pētījumiem ir jābūt kvalitatīviem. Un ir šī piramīda, ir skaidra hierarhija, kur mēs noliekam kaut kādus konkrētus pētījumus un saprotam, vai tā ir laba datu bāze vai nē. Un, diemžēl, liela daļa no šiem pētījumiem
kas tiek prezentēti, tie ir kaut kādi anekdotiski piemēri, individuāli gadījumi, kas medicīnai tīpaši vispār netiek uzskatīts par pietiekamu pierādījumu bāzi, lai mēs par kaut ko spriestu. Ja mēs atkal ielicam atpakaļ tajā Covid laikā par maskām, ir skaidrs to, ka un kas arī zinātnē ir raksturīga šī mainība, ja mums parādās jauni dati, tad mēs sakām, ok, tas, ko mēs iepriekš teicām, tā nav, jo mums ir jauni dati, kas pasaka to, ka varbūt, tur maskas nepasargā no visiem Covid veidiem vai citādāk, bet tas ir tas, kas ir raksturīgs zinātnē. Mēs pieņemam jaunus faktus, bet dezinformatori, viņi ir ļoti rigidi savos uzskatos, viņi uzskata, ka maskas ir sliktas un viss, un šis ir slikts, un tur ir mikročipi un tā, viņu pārliecību nav iespējams mainīt. Un tas ir tas, kas jau atšķir zinātnes pieeju un šo dezinformāciju, ka zinātnieki ir spējīgi pateikt, jā, dati ir pamainījušies, mēs šobrīd uzskatām citādāk, jo mēs arī vairāk cilvēkus neārstējam ar asins noliešanu un ar dzīvesudrabu, tāpēc, ka zinātne, jā. Rihards, vai tu mums var pastāstīt, kas ir mūsu nākamais stāstvaronis? Mūsu otrais stāstvaronis šodien... Man ir bišķi vai kaut ko nomierinoši tā iedzert, aiziet. Reklāmas pauze. Jā. Esam atpakaļ no reklāmas pauzes. Mūsu otrais stāsta viesis ir Valentīns. Valentīns arī ir štata komentētājs, štata dezinformētājs un maldinošs informācijas izplatītājs, kurš ar to nodarbojas arī jau kopš Covid laikiem, proti gan par Covid ierobežojumiem, paudis šo skepsi, tām pašām maskām, tām pašiem citiem pasākumiem, vakcīnām, arī par sēlijas poligonu, pilnīgi cita tēma, aizsardzības tēma, par to, ka tas nepatīkot, nevajag vēl kaut kas. Bieži vien izmanto tādus spēcīgus terminus kā sistēma, Soros, afēra. Principā, jūs saprotat, kur mēs ejam. Mēs ejam tāds rītīgs anti-establishments pret valdību, pret pastāvošo kārtību, respektīvi režīms. Mēs redzam, ka arī šogad rudens nāk apgleznot Latviju un nāk apgleznot arī ar tādiem krāšņiem epitetiem arī no Valentīna puses, proti, un vakcīnu skeptiķiem, proti kultu veidē par to, ka tuvojas jauns Covid afēras vilnis, bet mēs kaut kā neesam dzirdējuši citviet, izņemot šajos burbuļos par to, ka epidēmija it kā tuvotos tieši otrādāk. Varbūt tās Dana mums var precizēt informāciju. Es varu precizēt šo informāciju, tāpēc, ka man liekas, ka viņš nav šīs domas oriģinālais autors. Es līdzīgs izteikums esmu dzirdējis no amerikāņu dezinformatoriem, to, ka tūlīt sakos jaunais vilnis, kas man liekas ļoti komiski, jo ir skaidrs, saprotams, ka Covidam šobrīd ir sezonalitāte un tūlīt tās sāksies šis te vilnis līdz. Vai arī, jā, ir tiešām arī tas, ka var pamanīt, ka vairāk cilvēki arī ir Covid slimo, un tas nav nekāds tāds paredzējums no viņa puses. Tā ir normāla vīrusu sezonalitāte, kas būs. Un es īsti nezinu, es neesmu viņā klausījusies, es atzīšos, es nezinu, ko viņš domā ar to Covid vilni. Viņš domā, ka būs jauni ierobežojumi un kaut kāds jauni. Jā, ka mums tūlīt būs lockdowns, principā, ja ne no viņa, tad no citiem dezinformatoriem šis jau ir lasīts, ka valdība jau gatavojas mūs visus atkal sasēdināt. Bet tad viņi nonāk pretrunās bieži vien ar sevi, un pēc tam nākamajā teikumā saka, nē, šogad laikam tomēr nebūs valdībai, nebija izdevīgi. Nebija izdevīgi, vai nebija naudas. Jā, nebija naudas priekš ierobežojumiem. Jā, bet tas ir tas galvenais, ko ir. Būs jau tā, ka SPKC informēs par to, ka Covid tas vilnis ir sācies. Viņiem būs tāds, mēs taču teicām, un tad viņi tur būs parunājuši par to Covid vilni, tad viņi noteikti pēc tam arī pateiks to, ka redziet, mēs runājām, un tu valdība izdomāja, ka nevajag īsti kaut kādas lietas. Ko mums šobrīd nozīmē 2023. gadā, pat ja mums ir kaut kāds Covid vilnis mazāks, lielāks, tas salīdzinājumā ar visu to, ko mēs esam iepriekš piedzīvojuši? Tīri no medicīniskā viedokļa, protams, ka tas vairs nav tā, kā tas bija iepriekš, bet jebkurā gadījumā slimot, ja tīpaši jau var no tā izvairīties, nevajadzētu. Ņemot arī vērā to, ka long Covid ir reāla lieta, un ļoti daudz cilvēku šobrīd no tā cieši. Mums līdz galam nav skaidrs, kas ir tas long Covid, kādi ir tie mehānismi, kā mēs tiem cilvēkiem varam palīdzēt. Mēs aicinām cilvēkus nebūt par, teiksim tā, izmēģinām trusīši skan drausmīgi, bet statistikas datiem par to, kā tas Covid var ietekmēt veselu cilvēku dzīvi un arī dzīves kvalitāti. Vai tu esi gatavs iepazīstināt mūs ar nākamo varoni? Jā, mūsu pēdējais, trešais stāsta varonis ir Rudolfs. Rudolfam ir vairāk kā 45,000 sekotāji TikTokā. Un kā mēs redzam arī šajā attēlā, tie, kas skatās mums YouTube,
Tur ir visas iespējamās tēmas. Rudolfs pēc tam viņas ir labi sakategorizējis savos kanālos. Mēs varam izsekot visas tēmas, par kurām Rudolfs ir aktīvs. Kas ir grūtāk, laikam, būs atrast tēmu, par kurām viņš nav aktīvs, jo visas skandalozās, visas polarizējošās tēmas ir Rudolfa tēmas. Tā ka varam tikai, protams, atkal apbrīnot. Nebūtu īstais vārds, kurš izvēlētos. Kā kļūt par tik plašu spektru speciālistu? Kas man būtu jālasa? Kas ir jādara savā dzīvē, lai būtu tik vispārzinošs par visu? Nekas. Atbilde ir nekas. Okay. Tev viss, kas tev ir vajadzīgs, ir viedoklis. Un telefons, ar ko filmēt TikTokus. Bet mēs arī skatīsimies kaut ko no kolēģa Dailredzes. Nē, neskatāmies. Es labprāt vienkārši... Mēs labprāt tev sagatavot, bet mēs tev aiztaupījām. Bet vai Rudolfs arī kaut ko par veselības kaut kādām tēmām? Absolūti. Viņš ir izplata dažādas baumas, tostarp arī dezinformāciju un ļoti ir sekojis un aktīvs bijis gan par šiem arī ierobežojumiem, bet pēdējās tēmas ir chemtrails, gan 5G šķiet arī par to, ka pēdējais nesenais gadījums, kuru šodien vēl, bet nesen Delfi ir atspēkojuši par to, ka valdība ir lēmuši par Air Baltica, respektīvi beigt prom no valsts krīzes kara gadījumā. Jebkura tēma, kas varētu būt tāda skandaloza, skaļa, polarizējoša. Varbūt mazāk Covid pēdējā laikā iepratīja Valentīnam, bet... Viņi katrs izvēlas savu... Tu šodien koncentrējies uz to, es uz to. Jā, bet redzēju, kā visiem tas patērns ir pilnīgi viens spiests uz bailēm cilvēku. Un man liekas, ka tas ir drausmīgi. Un es arī domāju, vai tie Valentīns un Rudolfs, vai viņi arī dzīvo tādā pasaulē, kur viņi baidās absolūti no tā visa. Jo iedomājieties pamosties par dienu no rīta, un tad tev liekas, ka valdība tev mēģina tur noindēt ar vakcīnām, tiek chemtrails, 5G, un ja tu tiešām dzīvo tādā milzīgā trausmē, man jāsaka, kā mediķim, kā cilvēkam, man ir diezgan žēl tos cilvēkus, kuri arī pavalkās to dezinformāciju. Jo man liekas, ka tās ir milzīgas ciešanas domāt, ka pilnīgi visi, kas ir šajā pasaulē, viņi to mēģina nodarīt. Un mēs to arī redzam sociālos tīklos reizēm, ka cilvēki ir iebiedāti, ka viņi jau prasa, kas būs, kas notiek, kas tas. Es lasīju kaut kur to. Jā. Es lasīju, ka tas ir kaitīgs, un beigās visu laiku ir tāds... Neies ārā no mājām, mēģina nodarīt pāri. Viss apdraud. Bet kā ir tev kā ārstē, vai pie tevis arī ir nonākuši šī informācija, vai pie taviem kolēģiem kāds nāk ar šādu viedokli, jautā, ko darīt, tas 5G? Jā, ziniet, ir tas, ka es jau kaut kādu pusotru gadu strādāju privātu praksē ar pediatriskiem pacientiem, un mēs tieši arī šodien runājam ar kolēģiem, ka iespējams, laikam tāpēc, ka cilvēki zina, kādu ka es pārstāvu viedokli, kas ir zinātnē balstīts, laikam pie manas prakses nāk arī tie cilvēki, kuri balstās zinātnē, kur uzticās man. Un es šo pusotru gadu vispār neesmu sastapusi nevienu pacientu savā praksē, kuram būtu šādas idejas vai bailes no valdības, no Covid, no tā, ka mūs tindē vai kā citādāk. Un tāpēc es arī vakardien savā Instagram kontā ievietoju šo jautājumu par to, kas ir tas aktuālais un trendīgais, jo es diezgan sen nebiju dzirdējusi nekādas interesantas lietas. Un, gribam dzirdēt tēju. Tā. Nē, bet, ja nopietni, tad es biju diezgan pārsteigta par to, cik ļoti es neesmu sekojis līdzi visām jaunākajām aktualitātēm. Un, pirmkārt, man ir jāsaka, ka pēc Covid mēs kā kolēģi sapratām, ka ārsts ir nedaudz arī lamuvārds. Šobrīd arī daļa sabiedrības mūs uztver kā nodevējs, jo mēs neaizstāvējām sabiedrību pret lockdowniem un savakcinējām, sadūrām un likām maskas vilkt. Līdz ar to varbūt tā uzticība kaut kur ir kritusies, bet tāpat laikā es kā pediatrs to nejūtu. Bet tas, cik ļoti ar kādu uzviju šobrīd tiek reklamēti visādi kursi, dabiskas lietas, tur dabiskas audzināšanas, dabiskas tur gulēšanas, viss jo dabiskāk, jo labāk, kaut kādas biorezonances un uzturu bagātinātāji, nenormāli daudz aromātiskās eļļas, tev pasauli ir toksiska aromātiskās eļļas, tev izglābs no sērijas. Un, šķiet smieklīgi vienā brīdī, bet tad es sapratu, ka cilvēki tajās savās bailēs viņi tērē tik daudz naudas lietās, kas absolūti nemaina ne viņu veselības stāvokli, neko citu, tikai tukšo viņu maku. Un ka cilvēki baidās un saulēcīgi nenonāk līdz medicīniskajai aprūpei, tāpēc, ka viņiem ir sastāstīts viss kaut kas.
Līdz ar to es saku, pie manis ambulatorijā praksē, kas ir ārpus slimnīcas, nenonāk tādi pacienti, bet ir man bijuši gadījumi rezidentūras laikā, kurus redz, ko nodara šāda kaitniecība, kad cilvēkam tiek stāstīts, ka ar homeopātiju kaut ko varēs izārstēt, vai tur kaut kādas enerģijas, bīdīšanas un vispārējais. Un tad mēs vēl šodien ar kolēģiem spriedām, kāpēc, ja jau homeopātija pieņemsim strādā, kāpēc nav tādas homeopātiskās slimnīcas? Kāpēc tad, kad homeopātija nestrādā, kāpēc sūta pie mums, kas ir zinātnē balstīts? Bet mēs jau tos pacientus tik un tā aprūpējam, un mēs par viņiem rūpējamies. Vienkārši ir ļoti žēl, ka tas ceļš ir tāds sāpīgs un ar sāpīgām atziņām, un arī kādreiz arī ar sabojātu veselību. Bet jā, man nav gadījies nevienu tā redzēt savā kabinetā, bet iespējams tas ir tāpēc, ka cilvēki arī izvēlas attiecīgus speciālistus. Un iespējams, ka ja es konsultācijas laikā pēkšņi izvilktu taro kārtas un izliktu tur diagnozi, varbūt kaut kāda daļa sabiedrības pie manis arī nāk. Bet tas nevarētu būt arī tādēļ, ka tu esi tā aktīvi pozicionējusies, kā saka, Viņi zina, ka pie tevis nevar nākt. Viņi zina, ka pie manis nevar nākt, jo es esmu Soros apmaksāta, man Bills Gates ieskaita, un jūs smejaties, bet tā runā tautā, tāpēc, ka, runā jau par to sākumā, es biju Covid apmaksāta, tagad par Ukrainu es izplatu, tas taču viss ir globālais plāns. Arī Soros? Es nezinu, kas kāds nav definēts, kas viņai par Man to nesaka, labi. Man tikai nodod informāciju, tā nav. Tas bija joks. Bet jā, ir ļoti atrautas lietas, un cilvēks saliek kopā. Un tad ir tas, kad es eju Praidā, es iestājos par dzīvesbiedru likumu. Tad pēkšņi es esmu pediatre, kura griež nost vienu orgānus un šuj citus. Mani sāk demonizēt manu personību, lai cilvēki neusticētos tai informācijai, ko es dodu. Un tas ir vēl viena svarīga lieta, ko es gribēju pateikt šajā podkāstā. Neskatieties uz mani kā uz personību, vērtējiet kritiski to, ko es saku, un pārbaudiet mani, kritizējiet mani, izaiciniet mani, jautājiet, no kurienes tad ir tie dati, kurus viņus ņēmu, un es viņus labprāt arī atsūtīšu. Bet tas, ko arī dezinformatori mēģina darīt, viņi mēģina nomelnot mani kā personību, pirmkārt domājot, ka es aizvēršos un neko neteikšu, bet tur man ir uzaudzēta pietiekami bieza āda. Bet viņi sabiedrības acīs mani padara par kaut ko tādu ļoti sliktu. Viņi atkal spiež uz bailēm. Tur ir Saro aizstāv gejus, viņi grib, lai tur meitenēm tur šuj kaut ko un griež klāt un tā tālāk un tā joprojām. Un tas pazemina to manu kredibilitāti sabiedrības acīs. Tas ir nākamā lieta, ko viņi dara, un tas ir ļoti, ļoti slikti. Un to es arī novēroju Covid pandēmijas laikā, jo Covid pandēmijas laikā es cilvēkiem ļoti nepatika, un es varēju dot vislabāko tajā brīdī pieejamo zinātni, un viņiem bija tāds, nē, tu runā par Covid, tu mums nepatīs. Tiklīdz Krievijas armija mēģina nogalināt manus radiniekus Ukrainā, tā es šai sabiedrībai patīku, un viņi man ieklausās. Un man tas nav vajadzīgs. Man kā cilvēkam, kurš balstās zinātnē, man nav vajadzīgs, lai es patīku kā cilvēks. Man ir vajadzīgs, lai mēs runājam par tiem datiem, ko es sniedzu, par to informāciju. Tas ir arī viss vairāk. Tas, ko es tur daru brīvajā laikā, vai Praidā vai nepraidā, tas neietekmē zinātni kā tādu. Jā, nenodalīt droši vien profesiju no brīvā laika, jo mēs esam vairāk redzējuši to, ka tiklīdz kāds, kurš pasaka kaut ko, kas nepatīk dezinformatoriem, par viņu tiek atrasts viss. Jā. Un ne jau par viņu darbu, par viņu brīvo laiku, viņa draugi, viņa ģimeni. Viņš tur kādreiz ir bijis kaut kādā pulciņā, nezinu, kaut kādā tur pieņemsim, vai ne? Kaut kas pēkšņi tiek vilts ārā, un tas tiek uztaisīts par kaut ko ļoti sliktu, lai gan tam absolūti nav nekādas saistības ar ko tas cilvēks dara šobrīd vai ko viņš ir teicis. Bet tas ir ļoti spēcīgs instruments, ko izmanto dezinformatori. Un es vienmēr par to ļoti piedomāju, bet cilvēkiem, tas ir mans message, ko es gribu nodot, kad nevērtēju to personību, vērtēju to, ko tas cilvēks saka. Es tev gribētu vienu jautājumu par dezinformāciju un arī ietekmi uz veselību. Proti, tajā pašā 20. gadā, pirms 3 gadiem, Eiropas Savienības augstais pārstāvis Žozeps Borels bija tas, kur viens no pirmajiem, kas teica, ka dezinformācija nogalina. Proti, ka Covid ir tas gadījums, kad reāli cilvēki nesakojot ārstu zinātnieku ieteikumiem, mirst reāli. Vai tu varētu piekrist tam, ka dezinformācija nogalina kā ārsts, un vai tev ir kaut kādi, varbūt tās gadījumi vai taviem kolēģiem, kas varētu to apliecināt? Covid laikam bija tāds visspilgtākais piemērs, jo tur jau arī bija tā, ka cilvēki mira, un man nebija, paldies Dievam, tādas tieši saskarsmes ar pieaugušo medicīnu, kur tā mirstība bija krietni augstāka, bet tur bija cilvēki, kuri jau dvešot pēdējās elpas vilcienus, viņi teica, nē, ja man būtu izvēles, tik un tā nevakcinētos.
mira faktiski nevakcinētie cilvēki, un tas ir tas, no kā mēs arī medicīnā vienmēr baidamies, kad situācijās, kur mēs skaidri zinām, ka mēs varam novērst to nāvi, cilvēks izvēlas to neveikt, un tad sanāk, ka viņš tā kā nedaudz pašasistētu tādu pašnāvību uztaisa. Bet citādāki gadījumi, kur cilvēks kaut kā nav ievērojis šos mūsu rekomendācijas, un tas ir beidzies letāli, es saku, kad jau viņi nonāk pie mums, vai slimnīcā, vai ambulatorā, tad jau viņi parasti ir izmēģinājuši lietas, un viņi klausa tās rekomendācijas. Bet runa nav arī par nāvi, runa jau ir arī par dzīves kvalitāti. Un kādreiz tas pacients atnāk jau ar tik ļoti sabojātām kaut kādām orgānu sistēmām, kur viņš nekad vairs neatgūst to dzīves kvalitāti, bet to viņi saprot tikai tajā momentā, kad ārsts ir tas sliktais, kurš pasaka, šis ir labākais, kā tu dzīvos, un tu tur pieņemsim ir bērns, kurš nevarēs vairs normāli staigāt, jo viņam viss locītavas ir sabojāts no tā, ka viņš saulēcīgi netika ārstēts. Tad ar to tas nav tikai par nāvi, tas ir arī par dzīves kvalitāti, jo Covid jau arī ir par dzīves kvalitāti un pārstāvošanu. Es varu citādāk pajautāt, vai tas ir ietekmējis kaut kā vēl vispār vakcināciju, teiksim, viss šis skeptisms pret Covid vakcīnām, vai tas ir audzis? Mēs esam pret citām vakcīnām automātiski. Es tikko biju kongresā, kur teica, ka diemžēl Covid vakcīnas tās nav nācis par labu pārējām vakcīnām, bet es to savā praksē īsti nenovēroju. Man liekas, ka arī cipari mums nav tik ļoti kļuvuši sliktāki, lai mēs par to teiktu, bet kopumā cilvēki ir skeptiskāki un mazāk uzticās vakcīnām. Bērnus joprojām vakcinējam. Bērnus kā ir tas joks, tos, kurus gribam paturēt, tos vakcinējam. Protams, ka vakcinējam. Tur nav divu domu, bet tas, ka cilvēkiem tiešām ir tāds piesardzīgāks tas skats, to arī zinātne saka, kad tie cipari krītās. Paldies, tev, Dāne, ka atradi laiku ierasties pie mums un dalīties ar savu viedokli un pieredzi. Un pirms šis rādījums izskan, mēs vēlētos iziet cauri dažām no aktualitātēm. Jā, no šīs nedēļas esam sākuši podkāstā jaunu rubriku, apkopojot top notikumus aizdītā nedēļā informatīvajā telpā. Top 4. vietā mēs liekam naratīvu par to, ka viss ir slikti, kuru joprojām izplata bijušais Eiropas parlamenta deputāts Andrejs Mamīkins, kurš viesojās dažādos kanālos, tur CIG, Piervi kanālu un citos. Arī Baltkrievijas kanālā viesojās pagājušajā nedēļā, un šoreiz viņš runāja par to, ka pēdējos 30 gados Latvija ir kļuvusi par nodevēju attiecībās ar Baltkrieviju. Top 3. vietā atkal Baltkrievija, bet Baltkrievija ziņoja par to, un Baltkrievijas plašsaziņas kanālā par to, ka pie robežas ar Latviju atrasti miruši bēgļu līķi, un ka šogad atrasti jau 10 šādi cilvēku un gadījumi. Un tostarp izmantoja dažādus attēlus un video ar Baltkrievijas robežsardzes amatpersonām, kas apgalvoja, ka migrantus ir piekāvuši un bezpalīdzīgā stāvoklī Baltkrievijas teritorijā pa caurumu žogu iemetuši Latvijas robežsargi. Šāds bēdīgs rāmējums. Šāds ļoti interesantais, jā. Tad mums ir otrā vieta. Krievijas plašsaziņas līdzekļos turpināja izskrēt narratīvas par Krievu deportācijām. Tos ar 400 pensionāru izsūtīšanu, kuri vecāki pār 75 gadiem un kuriem nav jākārto valsts eksāmens, bet neviens neikuši anketu. Pagājušajā nedēļā par šo tēmatu plašs apskats bija redzams telekanāla Zvezda, kā arī Rusija viens propagandists Dmitrijs Kiseļovs ziņoja, ka līdz novembra beigām no Latvijas plāno deportēt 3000 Krievijas pilsoņu, kas jau nokārtoši eksāmenu. Un topā 1. vietā Krievijas informatīvajā telpā turpināja rezonēt Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča teiktais Rīgas konferencē pirms nedaudz vairāk kā nedēļas, ka tad, ja izrādītos, ka pie Baltic Connector cauruļvadu bojāšanas vainīga būtu Krievija, tad NATO valstī būtu jāslēdz Baltijas jūra. Šis izteikums galīgi nepatika Kremļa dezinformatoriem, kas ir izmantojuši dažādas spilgtas epitetus, tostarp, ka tādā gadījumā Baltijas valstīm arī būtu jābeidz pastāvēt. To, protams, dažādos Kremļa propagandas šovos, tostarp Olga Skabājeva un citas amatpersonas izmantoja gana plaši. Ar to arī noslēdzam mūsu rubriku Top aktualitātes informatīvajā telpā. Uz šīs skaistās dezinformācijas stilās nots. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums Radio Melns uz Balta. Paldies tev vēlreiz, Dāna. Paldies tev, Rihards. Paldies.
Atgādinām, ka jūs klausījāties un skatījāties raidierakstu Melns uz Balta, kas ir ilgtermiņa valsts kancelējas komunikācijas produkts un podkāsts, kuru varēs redzēt katru nedēļu. Tā ka turpiniet sekot mums līdzi gan YouTube, gan Spotify, gan populārākajās straumēšanas vietnēs. Neaizmirstiet arī, ka melnsuzbalta.lv ir vietne, kur ir iespējams jebkuram Latvijas iedzīvotājiem ziņot par novēroto dezinformāciju gan digitālajos mēdījos, gan arī offline mēdījos, tostarp avīzēs, klātienē, jebkura, piemēram, kāda reklāma vai uzlīme uz staba, kas ir atklāti dezinformējuši, arī to var nofotografēt, pievienot screenshotu, linkus, visu pārējo informāciju un nospiest uz pogas, ziņot par dezinformāciju, un tā nonāks līdz valsts kancelejas Stratkom komandai. Aicinām būt šajā laikā atbildīgiem un ziņot par un neklusēt. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos jaunadēļ!